Uzmanību! Runā zvaigzne! Noslēgusies regulārā sezona. Spēlējām noslēdzošo spēli pret Hokeja klubu Vairogs. Diemžēl sports ir tas, kas dod gan pozitīvas emocijas, gan negatīvas emocijas. Šoreiz tās ir negatīvas, zaudējums ar 2-5. Abus vārdus guvu es. Tas varbūt tās nedaudz tāda pacelājumu devu spēles laikā, bet kopumā, protams, tas ir komandas sporta veids un ir tāds rūgtums nedaudz. Paldies skatītājiem, atbalstītājiem, kas bija klātienē un kas skatījās tik vēlu šo spēli. Spēles labākie momenti. Iemetienā uzvar viesi. Un šeit iespēja izskriet Oskaram Paulovam, bet pārmetiens arī nebūs. Paulovs piespēja Ados Mencenu uz vārtu priekšu un metiens Folkmanim vēl atkārtots un Ripu piespiež. Jā, Mogutovs Ripu piespiež. Šeit Hmurovičs uzvar iemetienu un arī Tofans izdara metienu. Tas pa ceļam gan bloķēts un šeit bīstami vārti! Tas mums ir Vitālijs Tomozovs. Gūstā mājnieki pirmos vārtus šajā spēlē. Tur mazliet Patriota aizsargi pazaudēja savus spēlētājus un arī vārtsargam jau kritienā nācās glābt komandu. Šoreiz neizdodas. Un rezultāts jau ir atklāts. 1-0 mājnieku labā. Bet tur Patrioti bija iespiesti un nevarēja nomainīties. Iespējams bija noguruši. Jā, ar vārtiem. Un tur jau Miglāns pacienās un ar Ripu Ņikitins tālāk uz Staļūnu. Staļūns un Ņikitins labi iespēja, bet metiens un neizdodas Ņikitinam tikt pie Ripas atlākošās. Ripa Linde tālāk viduszonā tur nospēl Šeligoviču. Šeligovičs uz mums ir Kuļikovs. Elegantā spēlē Lemežu un izdara metienu aizsargā. Gustavs Švinka ar metienu tiek galā. Pazaudēja Ripu. Un te Paulovs labi piespēles Mencenam, Artunam labi iespēja. Mencens, metiens un šeit! Un nav Ripu vārtos, nav piespēle. Un tagad ir piespiesta. Kas par iespēju viesiem izlīdzināt rezultātu? Tur Arturam Folkmanim bija ļoti fantastiski iespēja. Jā, redzam atkārtojumā. Tur tukši vārti, bet Arturs kārtīgi netrāpa par Ripu. Bet arī viesi nespēja izmantot ātrumā šo iespēju. Un te jau Niksons pacies uzbrukuma zonā, apvar vienu spēlētāju, otru, bet trešo neizdodas. Un mediens kārām ārtiem. Švinka atkārtots metiens tiek bloķēts, Siks iekšā tiek, bet jā, pats tiek, Ripa nē. Ripa palika, jā. Te Arturs jau Folkmans raida Ripu. Kurš būs pirmais pie Ripas? Un tas ir Arturs Folkmans, bet pa diviem tomēr atbruņo Folkmanu. Labi, tur te tiesnes drusku patraucēja, te labi piespēle varēja būt uz Mencenu. Paulovs deva uz vārtu priekšu. Un Arturam Folkmanim atkārtot vēlreiz. Arturam ir, kā saka, jāmet vārti. Tainīties. Un esmu pārliecināts, kad viesi darīs visu, lai uzvarētu šajā spēlē, jo viņam nekas cits nedara. Un te Ritvars Dziļums labi noturēja Ripu un uz Miglānu. Miglāns metiens vārti! Gatis Miglāns, viens no komandas vilcēju spēkiem, izlīdzina rezultātu. Otrā perioda sākumā. Jā, diezgan labi izspēle sanāca un tur jau Mogutovs jau bija bezspēcīgs, bija atstāts 1-1. Jā, iespieda viesi Vairogu savā zonā. Un arī izdevās izmantot šo iespēju. Gats Miglāns ir nospēlējis 19 spēles, šī jau ir 20. Jā, bet pie Ripas jau pies. Mainieki ir ar Ripu. Tur Šeligovičs pazaudēja Ripu. Te arī Tomozovs gan saglabā to zonā un Šeligovičs piespēlē tur uz... skaisti, eleganti! Vārti! Jurijs Kuļikovs! Te drusku izgadījās, kad Patriota aizsargs
Šefcovs drusiņi kļūdījās un atstāja, kā saka, divus spēlētājus pret vienu aizsargu. Jā, šeit Kuļikovs ļoti eleganti ar savām nūjas darbībām apstādināja visus patriotus un arī apspēlēja Gustavu Švinku un Raida Ripu vārtos. Uz dziļumu, bet tur neprecīzi piespēle. Tā kā Poķa piespēlē uz Līsjuku. Līsjuks dodās laukuma stūrī. Tur jau aiz vārtiem labi piespēlē. Un vārti! Vitālijs Tomozovs no zilās līnijas šķeļ un gūst savus komandas trešos vārtus. Jā, te Gustavs vispār neredzēja, kur Ripa bija palikusi. Jā. Izstās, ka pašā aizsargi bija viņi noseguši. Pazaudēja vienkārši Ripu, kur tā ir. Un tur arī ļoti asprātīgi piespēle no aizvārtas puses. Labi bloķēja metienas mājnieki. Te Ripu notur uzbrukuma zonā. Jā, Vološins reiz apvērta vienu otru un metiens atkārtots. Un tur jau Mogutovs joprojām reiz ar Ripu. Patriks Švinka piespēlē Reinikam. Tikmēr viesi arī var nomainīties un jau Ivo Reiniks labā slidojumā ieslido uzbrukuma zonā. Reiniks, metiens aizsargā, labs metiens. Labs metiens, jā. Laukumam. Jā, mainieki ir nodezinājuši 45 sekundes vai mazākumu. Un Patriks Švinka pats ieies uzbrukuma zonā. Apiet vienu otru un labi iespēja metiens un Mogutovs. Divās maiņās un redzēsim, vai viņiem pietiks izturība uz visu spēli. Jā, trešais periods varētu būt viņiem drusku smagāk, bet es domāju, ka būs labi. Viņiem šobrīd ir tāds... Metiens un Mogutovs. Labi iespēja bija. Tripu uzbrukuma zonā. Te piesardzīgi jāspēlē Vološins uz Staļunu. Staļuns dziļāks zonā. Un uz otru malu un te jau Miglānām. Marti! Gatis Miglāns! Otrie vārti spēlē. Rezultāts uz tablo 2-3. Jeb 3-2 no mainieku skatu punktu. Un izmantots vairākums. Jā, un teikšu, ka ļoti bija līdzīgs pirmajiem vārtiem, kā viņš arī guva. Atstāts arī bija viens pats un metiens un goliņš. Jā, tur īsti atkārtojumā skatoties, aizsargs pat negāja pēc Ripas, tur Gats Miglāns arī neko ilgi nedomāja. Un jau ar Ripu mums ir Lemešs. Lemešs tur... Eleganti. Jā, eleganti, bet arī bīstami. Un te jau Švinka uz Reiniku, Reinikam kājās un Niksons metiens bloķēts. Ļoti skaista epizode. Un trešais periods var sākties. Un Ripu ir viesi Mencens. Mencens pats tiek ar uzbrukuma zonā. Mencens pats medīs metiens. Sergejs Mogutovs. Uz Mencenu. Mencens kārto reiz pats ies uzbrukuma zonā. Mencens būs piespēle vai metiens pa vārtiem. Tur tā kā... Labs uzmetiens, tur Folkmans aizskar Ripu. Bet jā, tur visu arī Mogutovs redz. Viss drošībā. Ševcovs saglabā Ripu zonā. Labi, tur apmāna un notur un būs piespēle uz Folkmani. Folkmans metiens. Mogutovs ar plecu glābi savu komandu. Viesi Sudrabs. Sudrabs tā piespēles Paulo, bet neprecīzi to pārtver. Un vārti! Vitālijs Tomozovs gūst savus komandas 4. vārtus. Redzam, jā, kad viesi cenšas ar tādām tālajām piespēlēm tikt ārā no zonas. Šeit ļoti labi nospēlē Šeligovičs un Tomozovs pieliek punktu vārtu priekšā. Jā, un es domāju, ka tādas tālas piespēles ir vietā. Staļuns ar Ripu joprojām uz dziļumu piespēle. Dziļums, ko darīs, met pa vārtiem bloķēts metiens, tur Vološins. Vološins un metiens! Un tur vārtu priekšā Ripā nokrīt. Un neviens to neredz, bet tur cīņa te tev ir. Vološins, metiens. Pāri vārtiem. Pāri vai arī bloķēts pat bija. Un Švinka uzvar iemetienu. Un arī jau Reiniks. Reiniks tālāk uz Lemēšu. Lemēšu apakaļ Reinikam. Reiniks labi piespēl Švinku un Švinka labi pielaboja. Jā, bet Mogutovs visu redz un tver Ripu. Par 4. Kāpēc tā? Un šeit rikošets vārtu priekšā. Jo es nesaprotu, kāpēc viesi ir 4. Viņi nezin, ka viņiem bija apusējies noraidījums. Tieši tā. Švinka pie apmalas. Uzmetiens vārtu virzienā un
Uj, Podosinoviks. Un šeit atkal nē. Jānis Rāzda pāri vārtiem. Laba iespēja bija viesiem, un te jau mainieki metiens vārtī. Jā. Ilja Līsjuks raida ripu tukšos viesu vārtos. Panāk, mainieki guva vārds. Mensens. Zonā. Pats. Un šeit nu bija jābūt noraidījumam. Ui, kārtējais metiens. Būsim jau vienādos arī sastāvos. Un arī pamatlaikā pēdējās minūtes 15 vēl palikusi. Un Pavlovs, nu šeit. Ui. Folkmanis atkal lieliska iespēja, bet vārtos arī praidīt neizdodas. Bet vēlreiz Gustavam jāiesaistās spēlē. Kuzmičs, pie laukuma apmals pret Vološinu. Te jau atkal Gustavs un tur atkal kārtējā bīstamā situācija bija tik plēvums. Jā, un mainiekiem Vairogam labākais spēlētājs šajā spēlē. Mūsuprāt, tas ir Mogutovs. Redzēsim, ko izlems treneris. Viesiem jau ir jau. Viesiem tas ir Gats Miglans. Nē? Nē, šeit tas būs Vitālijs Tomozovs. Komandas MVP. Tu jau gribēji, lai būs bildē. Jā.